Laikā, kas skaļi dēvēts par digitālo laikmetu, izdevniecība Rīgas Viņa laidus klajā jaunu iknedēļas laikrakstu, kas jauns avīzi. Izdevniecības valdes priekšsēdētāja Aija Simpsone portālam ir uzsvērusi, ka Latvijā trūkstot profesionāli veidot avīžu saturu. Arī Māris Puķīts, avīzes galvenais redaktors, ir pārliecināts, ka prasmīga satura veidošana ir atslēga drukāto mediju noietam. Ļoti daudz laikraksti to vadības redakcija čīkst, ka avīzes nepērk, ka pie visa vainīgi interneta portāli, kas ir pa brīvu, un tā tālāk. Un tā mums apziņam neiet, saprotiet, jā? Mēs gribam pierādīt, ka arī digitālā laikmetā avīze var pārdot. Saturs būs visplašākais, ja, no Latvijas notikumiem, no sociāla politikas, no krimināla līdz sportam un ārzemēm, un privātiem stāstiem un intervijām un derīgiem padomiem, un krustādu mīklām un televīzijas programmas. Pavisam savādākās domās par produktu saturu ir mediju eksperts Rolands Tjārve. Viņa prāt, ideja nav bijusi prātīga. Kas jauns vairāk cilvēkiem asociēs ar žurnālu, varbūt tagad ar internetu portālu. Un avīze ir tāds, varbūt, manuprāt, zināmā mērā solis atpakaļ, jo parasti jau cilvēki sāk ar avīzi, un žurnāls ir tas, kas pārņem avīzes tradīcijas. Kā viņiem izdosies pārņemt žurnāla tradīcijas, man grūti pateikt. Manuprāt, saturs ir tieši tāds pats, kāds ir žurnālam, kas jauns. Līdz ar to man īsti nav skaidra motivācija, kāpēc žurnāla izdevējiem ir jāizdod arī avīzi. Bet kādu mediju veidu, neatkarīgi no patērētās informācijas, visbiežāk lieto iedzīvotāji? Ikdienā es klausos radio, visvairāk radio, un телевизии ziņas. Вы знаете, у меня интернет, поэтому я пользуюсь интернетом и газеты как-то меньше. Vairāk vai mazāk lasu tikai internetā, nepasūtu neko. Я читаю одну русскую прессу, газету «Телеграф». Tomēr par spīti digitālā laikmeta esamībai, cerības laikrakstu pastāvēšanai ir. Vecākiem cilvēkiem, protams, avīze tas ir un paliks mūžīgi mūžos, bet jaunajiem nē. Jūsuprāt, vai ir prātīgi izdot drukātu laikrakstu digitālajā laikmetā? Gan jau kādam interesē, man nē. Есть. Для газет место есть. Своя ниша есть, да. Да. Интернет – это каждодневная информация, а посидеть в субботу-воскресенье, подумать над серьезными вопросами – это пресса, пожалуйста.